Tātad sekojošas lietas. Pirmais sākšu no tā par tarifiem un tam līdzīgi. Tātad tarifi ir apstiprināti Rīgas domē, un mēs piekopjam Rīgas domas apstiprinātos tarifus. 50 centīmi 1 kilometrs, iekāpšana 1 lats, ar to mēs atšķiramies no varbūt citām kompānijām, kas šeit strādā ar iekāpšanas tarifu. Mums ir 1 lats, lidostā apkalpojušām kompānijām pārējām ir lats 50. Stāvēšana. Tad ir 6 lati stundā, un mēs izmantojam arī fiksētos maksājumus uz jebkuru punktu Rīgā, no Rīgas lidostas, ar vienu iekāpšanu Rīgas lidostā un ar vienu izkāpšanu Rīgas robežās, vienalga, vai tas ir Vecmilgrāvs, vai tie ir Berģi, vai tas ir, teiksim, Maskavas Forštate, no lidostas var aizbraukt ar fiksētu tarifu 9 lati par braucienu. Šo lietu var apmaksāt iepriekš pērkot Air Baltica biļeti, varēs šos voucherīšus, talonīšus nopirkt lidostas informācijas birojā šonedēļ sākot, un var arī viņus nopirkt, pasūtot caur Baltic Taxi mājaslapu. Bet jebkuram pasažierim ir tiesības izvēlēties savu braucienu, un mēs īpaši vairāk viņu, teiksim, taksometrs šofers, tad, kad iekāp mašīnā, tad tiek nospiests skaitītājs, un attiecīgi pēc šī te braukts. Ja viņš prasa pēc fiksētā tarifa, tad arī šis ir attiecīgi tiek iedarbināta skaitītāja poga, un ir tarifs šāds tiek nofiksēts. Tātad nākošā lieta par ieguldījumiem. Tātad pamatkapitāls mums ir 3000 lati. Un pārējās, teiksim, mums ir savstarpēji nolīgtie līgumi ar mūsu finansētājiem, kur mēs attiecīgi šos datus neatklājam. Ir konfidencialitātes līgums ar VES Motors par viņu cenām, jo tas ir tenderi iegūt rezultāti. Tā nav vienkārši tāda, ka mēs tagad aizejam un izvēlamies jebkuru mašīnu. Tur ir attiecīgs garas pārunas, gara tendera procesa, lai nonāktu līdz attiecīgai mašīnai, līdz attiecīgai cenai. Tieši tāpat arī ar finanšu institūtiem, ar kuriem mēs strādājam. Tieši tāpatās arī ar apdrošināšanas kompāniju. Tieši tāpatās ar skaitītāju uzstādīšanas kompānijas. Skaitītāji nāk no Austrijas, advancēti skaitītāji, kur šīs torpēdas nav vienkārši ielikts. Tieši tāpatās mums arī ar šo te GPS, kas apgādā, kas ieraksta jebkuru pārvietošanos, mēs varam līdzi izsekot taksometra ātrumam, attālumam, ko viņš veic. Arī šis ir biznesa noslēpums. Citi var to darīt, aprēķināt, skatīties. Mēs uz šiem cipariem viņus publiski nepiestādām. Bet mūsu, teiksim, grāmatvedība, uzskaita, visa būs ļoti labi redzama. 1. marts 2010. gads mēs iesniedzam attiecīgos pārskats, un to visu var redzēt. Es domāju, ka nav īsti pareizi, kad no privātām kompānijām grib izzināt detalizēti visus biznesa noslēpumus. Arī tā skaitā naudas lietas. Bet pa lielam jūs varat visu to apmēram apjaust pa tiem cipariem. Bet nedomājiet, ka tas ir vairāk par 6 nulēm. Un viens cipars priekšā. Arī šādas spekulācijas bija, tās neatbilst dzīves īstenībā. Paldies, Nāgri kungs, lūdzu vēl. Jā, travelnews.lv. Es gribēju jautāt, Jānim Naglim ir ļoti laba viesnīca. Kā jūs nebūs tā, ka takši kursēs lidosta viesnīca Islande, kā jūs nodrošināsiet to, ka viņi šie taksisti pieies profesionāli, un vai vispārībā vai ir izveidots taksistiem standarts tādā ziņā, kur viņi atbild kā privāta persona, vai viņi atbild tā kā kompānija, teiksim, vai tādi principi ir ieviesti? Tad princips ir, ka mēs kā kompānija atbildam par jebkuru nodarījumu. Tātad Baltic Sea, Baltic Taxi vai Baltic Taxi atbild par jebkuru pārkāpumu. Un tālāk jau ir mūsu iekšējā lieta, mūsu iekšējās procedūras, kā mēs kārtējam jautājumus ar pārkāpēju izdarītājiem. Tātad jebkuram, kurš nav bijis apmierināts ar Baltic Taxi pārvadājumu, viņam katram ir uz rokas šis saņemtais čeks par braucienu, kurā ir uzrādīts nobrauktais kilometru skaits, cena, un attiecīgi pēc šā mēs varam ļoti vienkārši paskatīties savā
teiksim, serverī, attiecīgi filmu apakaļ un paskatīties, kas brauca tajā momentā, kāds šofers bija, un mēs ar to tiksim. Bet attiecīgs pārnodarījums, ja tā var teikt, materiāls vai morāls, tas tiek kompensēts no Baltic Taxi puses. Ne, man nebija jautājums tādā virzienā, bija vairāk, ko viņi vairāk var sniegt, vai viņiem taksistiem var jautāt par jauniem restorāniem, vai var jautāt par jauniem vietām. Arī šajā lietā ir iegūmi un darījumi. Tātad mēs šo informāciju sniedzam divos veidos. Viens ir, ja pasažieris piekrīt, tad ir attiecīgie reklāmas rullīši aizmugurē, ja sēž ir teiksim, panelīts, ir filmiņa, kur var noskatīties par to, ko piedāvā Rīga, kas ir patīkams. Ja šis pasažierim netraucē, ja traucē, tas tiek izslēgts. Tālāk mūsu vadītāji iet apmācības, kuras daļai finansē Valsts nodarbinātības aģentūra, kurā tiek elementāri apgūta valoda, ja tas ir nepieciešams, Latvijas vēsture. Tālāk viņi tiek informēti šajās iknedēļas sanāksmītēs par galvenajiem notikumiem Rīgā, par advancētākajām vietām Rīgā, restorāniem, muzejiem, kinoteātriem un tam līdzīgi, lai jau vismaz arī strādā zināmā mērā kā neprofesionāla gidu kompānija. Lai viesiem rastos priekšstats, lai viņi varētu orientēties lielpilsētā Rīgā. Notikumos, vietās, vēsturē, cilvēkos un arī draudzībā. Paldies, lūdzu. Varbūt, jā, lūdzu. Paņem par BNS Rūta Cīnīte. Darītums minēja, ka Baltic Taxi varētu parādīties arī citās pilsētās, un tikai Rīgā un Jūrmalā. Kuras varbūt ir tās pilsētas, kur plānotas arī uzsākt darbību, kad tas varētu notikt? Tātad mēs lūkājam, patreiz analizējam situāciju pilsētām, kas atrodas apkārt Rīgas tuvumā. Tātad tā iet runa par Ogre, Jelgava, Sigulda un Jūrmala, teiksim, Salkrasts nosacīt uz otru pusi Jūrmala, nevis šī lieta. Bet tas ir laika jautājums. Tas saistīts arī ar mašīnu utilizāciju. Tad iet runa gan par viņu nodarbinātības skaita ziņā, gan arī mašīnu parka pakāpenisku nomaiņu, kas notiksies. Un mums par šo attīstību ir jādomā. Rīgas lidosta. Apkalpošanai dara mašīnas tikai 3 gadi, bet mēs zinām, ka Toyota ir darba zirdziņš, ļoti labs, kurš strādā krietni ilgāk nekā šie atvēlētie 3 gadi Rīgas lidostā. Viņi nezaudē kvalitāti, viņi nezaudē krāsu, bet attiecīgi izmantot viņas būtu, manuprāt, gods un slava. Ne tikai, teiksim, Baltic Taxi, bet arī pašai VES kompānijai un Toyotai kā tādai. Paldies, Oskar. Dienas biznesa Oskars Prikuls. Es gribēju prasīt, tagad strādāju jau kādu laiku jau takšī testa režīmā, kāds varbūt atzīmes, un tas bizness ienesīgs, nav? Tātad ir pirmās iestrādes. Vispirms, par cik mēs tomēr runājam arī par lietām, kas ir jāsakārto. Pirmā atziņa ir tāda, ka diemžēl Vecrīgu kontrolē nevis valsts institūti, bet kontrolē taksometra kompānijas, kuras neatbilst nekādiem labas uzvedības paraugiem. Tā ir mašīna bloķēšana, kad tiek piebrauc, teiksim, pie viesnīcas Radi un Draugi, attiecīgi mašīna tiek nobloķēta no divām mašīnām, un mūsu vadītāji nevar šo lietu apkalpot. Es domāju, otra lieta, kas kavē vai nedod iespēju normāli apkalpot, tas ir pilnīgi bezjēdzīgais ceļa zīme režīms Vecrīgā. Arī par to pārliecinājās mērs un vicemērs ejot, kad tieši pie konkrētas viesnīcas pilnīgi acu priekšā nebija neinscenēts šis gadījums nekas, bet tā gadījās un tieši, starp Baltic Taxi brauc, un attiecīgi ar čemodāniem ir jābrauc uz priekšu, jo parādījās tiklīdz viņš gribēja pabraukt zem zīmes, bet tad uzreiz nāca šī mirgojošā bātugunīga pašvaldības policija un attiecīgi arī tika piebremzēta tā kustība.
mums ir dots attiecīgi, teiksim, mēs patreizējā momentā ejam atbilstoši savam biznesa plānam, mums ir 3 mēneši iestrādes laiks, lai mēs nostabilizētu savu naudas plūsmu un sasniedzot, teiksim, tādu momentu, kad mēs sabalansējam ienākumus ar izdevumiem. Operatīvie ienākumi, operatīvie izdevumi tiek sekti.